Sveiciens visiem šajā skaistajā pavasara dienā! Vislielākie sveicieni sporta skolas šā gada absolventiem. Un kā veltījums jums šajā dienā dziesma skan tikai tā. Mēs varam kopā vēl būt.
Paldies meitenēm. Tad vēlreiz labvakar absolventi, labvakar vecāki, radi, draugi, treneri un visi klātesošie. Gribu teikt to, ka skatoties uz šitiem sportiskākajiem droši vien Smiltenes jauniešiem, ir prieks, ka viņi ir pietiekoši daudz pastrādājuši, lējuši sviedrus, treniņos, droši vien arī aizņēmušies pietiekoši daudz laika, savā brīvā laika, lai varētu atnākt uz treniņiem, piedalīties sacensībās. Un šeit ir tas rezultāts. Bet rezultāts ir tas, ka nevienmēr ir varbūt starp mums, respektīvi starp absolventiem, cilvēki, kas ir sasnieguši augstākās sporta virsotnes, bet tādi, kas ir izgājuši kaut kādu dzīves skolu, guvuši kaut kādu pieredzi, darboties kolektīvā, darboties tā, ka sviedri līst un neapstāties un iet uz mērķi un lielāku vai mazāku, kāds no kuram tas ir izvirzīts un dots sasniegt. Es novēlu absolventi, lai jums tas mērķis vienmēr dzīvē ir, un arī sportiskajā ziņā mēs vienmēr varam tiekties uz kaut ko lielāku un vienmēr mēģināt viņu sasniegt, būt neatlaidīgiem un nekad neaizmirst, ka sports, ja drīzāk es teiktu fiziskās aktivitātes, ir tās, kas mums palīdz ļoti daudzās dzīves jomās, kā jau minēju, un galvenais jau arī veselības saglabāšanā. Tāpēc sportojiet līdz simam vecumam un vēl ilgāk un būsiet veseli. Un to pašu novēlu, protams, arī visiem pārējiem. Es domāju, ka daudz nerunāšu. Žēl, ka šeit jūs redzat 3 vietas ir brīvas. Mūsu labākie Intersis šajos un Jānis Ērglis šobrīd ir sacensībās, bet mēs viņiem diplomus atdosim vēlāk. Es ceru, ka viņiem veiksies arī šodien. Un tagad došu vārdu pašiem absolventiem, jo viņi arī gribēja kaut ko pateikt. Jā, es gribu pateikt lielu paldies vecākiem un treneriem par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu. Paldies! Šī diena jums patiešām ir brīnišķīga, un, protams, arī paši absolventi ir ļoti brīnišķīgi, un tāpēc īsti vietā būtu dziesma kādā brīža šādien.
smaigo teicāt tā. Kādā brīnišķā dienā nebūs vairāk neviena no mums, un ik mirklis nojūt man tev pēdējais būt. Kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā dienā nebūs vairāk neviena no mums, un ik mirklis nojūt man tev pēdējais būt. Kādā brīnišķā dienā viņa teica tevis dēļ, man nekā nav žēl, un kad dzīvīgi ieskatījās manas acīs. Vaļau būt, kam noticējis manai prātīgās sirds, un neviens tad nevarēs mūs vairāk šķirt. Kādā brīnišķā dienā nebūs vairāk neviena no mums, un ik mirklis nojūt man tev pēdējais būt. Kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā dienā nebūs vairāk neviena no mums, un ik mirklis nojūt man tev pēdējais būt. Kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā dienā. Kādā brīnišķā dienā nebūs vairāk neviena no mums, un ik mirklis nojūt man tev pēdējais būt. Kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā dienā nebūs vairāk neviena no mums, un ik mirklis nojūt man tev pēdējais būt. Kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā dienā, kādā brīnišķā. Tagad aicināšu palīgā arī Kitīnu Lintneri, lai svarīgāko šī pasākuma daļu veiktu un pasniegt apliecības. Es domāju, mēs iztiksim bez mikrofona tagad. Un šeit ir apliecība Jānim Ērglim, kurš jau, kā teicu, ir Eiropas čempionātā Vācijā. Ceru, ka viņam arī veiksies ļoti labi. Un viņš godam būs kopelnījis arī šo apliecību. Un Inters Šējums arī šobrīd Rīgā sacensībos, kā teicu. Uzslaimēs šķecetējs, vienīgais no Latvijas, kurš dabūja bronzas medaļu. Pirms gadiem? Singapūrā, jā, jaunais olimpiādē. Tā, nu, nākošā mums varētu tā teikt, varbūt pat olimpiskā teikt, Valsts Karlsons.
0, diemžēl viņš nav ieradies. Kārlis Lozols. Andris Paperats. Aiga Peneze. Mārtiņš Strateņš. Dairis Zaniņš. Anna Anete Zāliņš. Kristaps Zālīts. Vai kāds policis, kuram nav pasniegts? Ceru, ka visi tie divi, jā? Tā, tagad aicinu sveicējus sumināt. Pēc pasākuma jūs noteikti katrs sagaidīs kādu ballīti. Tāpēc turpināsim ballītes noskaņās, lai skan dziesma Balla balložos.
līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Skanējot ar Karolīnu mūzikā, mariečam tā ļoti patika. Mana meča dara pēc izskatā, kā viņai domāt pasaka. Pasaulē mēs šodien kaltu, tēvotu, ka mans kurs atbūt. Apgulēšana ciesēs esmu, sasēj nevaru meču to kasku. Piecēlos, viņas bildi paskatos, domu sateicos, prom uz balvalošos. Sakaros, tevi pārējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Sakaros, tevi pārējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Es runāja un no balles aizvilka. Sakaros, tevi pārējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Sakaros, tevi pārējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Sakaros, tevi pārējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Sakaros, tevi pārējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenogušu. Ceru, ka tikpat jautries vakarā šodien gan kā praktiski dubulti svētki. Lielai daļai pēdējais zvans un absolventi sporta skolas. Bet tagad mēs gribam vēl ķerties pie cita darbiņa un sveikt mūsu skolas tos aktīvākos, cītīgākos, arī tos, kuriem ir vislabākie sasniegumi. Un nevienmēr varbūt tikai tos, kas ir tiešām ļoti labus rezultātus uzrādījuši, bet gribas jau atzīmēt arī tos, kas ļoti centīgi apmeklē treniņus, trenējas, ir kārtīgi, precīzi, un tas arī ir ļoti svarīgi dzīvē, kā jau iepriekš minēju. Bet otra daļa, protams, ir sportiskais rezultāts. Nu un kopā summējot un rezumējot, konsultējoties ar treneriem, mēs esam šobrīd šajā situācijā, lai pasniegtu balviņu nelielu un tas nosaukums mums saucās Censonis. Un nu jau ir vairākus gadus šis kļūst jau par tradīciju. Arī jūs esat saņēmuši savā laikā censoņu nosaukumu, vismaz viena liela daļa. Un tagad maziņiem skatoties uz jums, varbūt viņiem arī būs lielāka vēlēšanās sportot. Tā, šogad mums ir treneri pieteikuši censoņu nosaukumam 28 bērnus. Pieļauju, ka viena daļa nebūs, jo 3 pakalpojums ir mātes diena un viena daļa ir tur. Tā, Toms Čikuts. Eduards Emulovs. Tomas Veismans.
Dāvis Putrālis. Arnija Caurne. Arnija šogad ļoti labi startē. Viņa gandrīz savā vecuma grupā, viņa ir orientieriste, kur nezinu, savā vecuma grupā ir gandrīz visus mačus vinnējis ziemas posmā. Paskatīsimies, kā būs vasarā. Zanda Stabiņa. Sieva, kā Arnija Caurne. Elīna Skapāne. Hanna Gabriela Ziemiņa. Anna Aneta Strasdiņa. Meitene, kura arī gandrīz visur vinnē, Marta Marksa. Ēstere Ponciusa. Marta atstāja vienmēr viņu otru. Ieva Ābole. Maziņa, bet ļoti augstu lec. Tagad lai skan dziesma. Mums ir neliels pārsteigums priekš jums absolventi. Ir ieradušies mazais sakais sastāvs. Mums tagad ir šogad tāds... Nāk? Tātad, viņiem sastāsies dziesma.
turpināsim. Elīza Kaupe. Alisteru Balodis. Tie ir pakalni bērni, viņu māmiņu dienā. Sabīne Marksa. Roberts Bētiks. Armands Joniņš. Agris Bārda. Annija Bārdiņa. Artūrs Beļakovs. Endijs Ramans. Marta Deņīsova. Marts Mickevičs. Ilvars Joksts. Niklaus Babris. Ralfs Kauliņš. Tālie bērni nav atbraukuši un tuviem ir citā pasākumā. Vēl viena dziesma. Lūdzu. Vai jūs esat atcerējušies savas pirmās sacensības? Vai jūs zināt, kādas tās bija? Kad vecāki stāvēja pie starta līnijas un fanoja par mums. Vai jums ir kādreiz bijušas karstai meitenes jūsu sacensībās? Šodien jums būs tāda iespēja, jo jums ir ieradušās mazās meitenes, kuras mums dziedās dziesmu Hei visi! Oh,
Tiešām, lai izdodas visiem, īpaši absolventiem. Un tagad nedaudz informācijas. Tagad iesim ārā fotografēties. Visi kopā vispirms ar visiem censoņiem un absolventi, treneri un tā tālāk. Pēc tam absolventi. Skatīsimies, kas tur vēl individuāli gribēs un tā tālāk. Un pēc tam notiks sporta skolas pedagoģiskās padomes sēde, kurā aicināti absolventi ar vecākiem, treneri un pārējais personāls. Sporta skolā 2. stāvā. Ja? Tagad ejam fotografēties un lai visiem izdodas.